uzticams palīgs tava organisma aizsardzībai. Labvakar, esiet sveicināti TV3 laika ziņās. Tā kā joprojām ir vasara un brīvdabā notiek dažādi koncerti un pasākumi, tad izdošanās lielā mērā ir atkarīga tieši no laika apstākļiem. Un tieši tāpēc šodien laika ziņas stāstīšu jums es, Lauris Rēniks. Atvaļinājumu un atpūta turpinās, un ja rīt plānojam apciemot māmuļu Eiropu, kas tad tur notiek? Lietains un vēss laiks rīt gaidāms ir Eiropas rietumu daļā, un ziemeļos redzam mākoņus, un bēdīgi, bet šie mākoņi virzās arī uz Baltiju. Vairāk saules rītdien būs gaidāms Eiropas austrumos un dienvidu daļā, tātad viskarstākais laiks rīt būs vidusjūras reģionā, ja plānojam doties uz Turciju, Grieķiju, Itāliju un pārējām vidusjūras valstīm. Malači, vairāk nekā plus 30 grādi, rīktīgs karstums, un šis karstais laiks rīt būs arī Centrāla Eiropā, un labā ziņa ir tāda, ka piektdien šī karstā gaisa masa sasniegs arī Latviju, par ko prieks. Par 5 grādiem vēsāks laiks rīt gaidāms ir Eiropas. Kas tas mums sanāk? Centrs, Eiropas rietumos un arī Eiropas ziemeļos Skandināvijā, kur gaisa būs vēl nedaudz vēsāks. Tātad atceramies, rītdien viskarstākais laiks vidusjūra, visvēsākais laiks Zviedrija. Bet nu precīzāk par temperatūrām lielākajās Eiropas pilsētās. Un nu par laiku pie mums Latvijā. Šī nakts solās būt skaidra, bez nokrišņiem, bet, diemžēl, vietām jau rudenim raksturīgās miglas un gaiss būs diezgan dzesars. Gaisa temperatūras Latgalē un Vidzemē +7, +9, centrālā daļā un Kurzemē +10, +12. Runājot par Kurzemi, rītdien. No rīta Kurzemē spīdēs saulīte, pēc tam saradīsies mākoņi, būs lietus, pūtīs stiprs vējš no jūras, temperatūras līdz 20 grādiem. Centrālā daļā pārsvarā saulains ar nelieliem nokrišņiem, +20 grādi, +22 Bauskā, kā redzat. Savukārt vissaulainākais, siltākais un patīkamākais laiks rītdien būs Latgalē. Vispār bez nokrišņiem Jēkabpilī +23, Daugavpilī +22 un Reizeknē arī +22. Nedaudz vēsāks laiks rītdien ir gaidāms Vidzemē, kur būs gan nokrišņi, bet nebēdājiet, pāri saulstariņi arī uzspīdēs. Un temperatūras mums ir Madonā +21, Alūksnē +20 un Valmierā +21 grāds. Nav slikti. Medicīniskā laika prognoze rītdien ir otrā, tātad labvēlīga. Galvaspilsētā Rīga rītdien mums būs arī patīkams laiks. Visu dienu paies bez nokrišņiem, tikai pašās dienas beigās īsi pirms tumsas nedaudz uzlīs un gaisa temperatūra +22 grādi. Par temperatūrām turpmākajām dienām. Kā jau solīja, piektdienu Latviju sasniegs karstās gaisa masas no Eiropas un laiks būs fantastisks, pat +28 grādi. Izbaudiet, jo sestdien prieki jau būs galā. Laiks būs krietni, ne krietni vēsāks, nedaudz vēsāks, jo būs lietus, mākoņi, pat negaisi un temperatūras maksimums +25 grādi. Tātad nopaļojot, piektdien dodamies uz Pludmali, bet rītdien uz Latgali, tur būs pats labākais laiks. Tas bija laika ziņas, TV3 laika ziņas, ko šodien lasīju es, Lauris Rēniks, bet manas karstākās, vēsākās un visas pārējās ziņas jūs kā vienmēr varat izlasīt manā mājaslapā www.laurisreniks.lv. Izbaudām vasaru, uz tikšanos kā citu reizi. Atā!